У дирекции есть вопрос, какой воздух школьник. Priekš tādiem, kas jau māk lidot, ir ok. Ir tā, ka piepaceļ, ir tā, ka šitā... Burbuļs. Jā, bet ir labi īstenībā. Gatavi? Gatavi. Tā bišķīt uz priekšu, bišķīt pa kreisi. Un tā mēs centrā parplānu. Tā bišķīt pa kreisi. Mēs skriesim tādu tā zālē kaut Mēs skriesim taisni tur, kur būs mašīna tajā brīdī. Ja tik pa brīdim runāju rācijā, nedomā, ka, citreiz nedzird kas, satrādās padzirdās. Kamēr mēs teiksim, tik pa brīdim, kad mēs paši labi, vēl stāvam. Un spēram skrienam kājās un skrienam. plūstos pievelk labos un pietur, kamēr tur viņš griežas. Tikko tu viņu laid vaļā, viņš iet taisni, jā. Var arī
pārbaudīt to gaisu. Lētākais vispār variants. Ļoti drošs variants, kad jau... Man tieši par to drošumu gribēja jautāt. Kā tev ir tika? Līdzīgs, princips līdzīgs, bet paraplāta ir daudz lielāks, lai ar viņu lidot, jo tā, kad ir augšupējošās gaisa masas, tad viņš iet augstā, un tagad viņš bišķīt iet augstā no dienas. Jā, burbulis, dienas saule karstē rodās uz plūsmas, un iet uz augstu. Jā. Ilgojot paraplāta tādā plūsmā, tu ej augšā. Reāli, tu lidam augstu. Kaut kādas kraujas arī vari tur jūras krastā kaut kā tā. Jā. Vajag, lai vējš pūst sākrastā, tas vējš saspiežās, tur tais augstā pūst uz augstā. Attiecīgi, lidot uz jūras, kamēr pūst vējš, tas sāk 10 km tur, 10 atpakaļ. Wow! Un tad ir tāds sajūta tāds, ka tevi pārslodze tur šūpo mētā. Spārns iet zem tevis, pat šitā te iet tā, ka tas augstā. Es redzēju, ka braucām, man liekas, ka tieši tā izteikti kaut kāda vieta. Jā. Un tad jāsaka, kādā patika? Superīgi, labākais ever pasākums.